Labdien! Šī dienas mūsu piedāvājums jums ir šī jaukā automašīna Opel Ascona. Viņa ir 1878. gada 2.8 motori, zin kā. Nu jā, tā sāksim apskati. Labi, skatāmies. Šite pilnīgi jauna krāsa, nav vispār sarūsējis nekas, pilnīgi nekas nav sarūsējis, ideāli kārtībā. Jā, pēc priekšās ritīgs smukiņš, ritīgs monstrs. Paska. Normāls monstriņš, jā. Pieņem tuvāk, paska. Opel, nahuj. Forša de redele, nahuj. Oi, izskata laukā. O, paska, taurītes pat ir. Var uzpīpināt, din kā normāli radiators ar veikur ir. Nu labi, tā ieliekam atpakaļ, nahuj. Nu labi, iesim tālāk skatītīmies. Tepat anteniņa ir, zin kā, lai rāģiņu var uztvert, tas pogulit veikur ir. Nu jā, veikur ar neliels krāsas defekts, nu bet tas tā sīkums jau galvenais, lai ūdens netek iekšā mašīnā. Tas jau tā. No tāda vispār izskatās dievišķīgi, pilnīgi ideāli vienkārši. Nu super, nu pilnīgi, nu vienkārši. Brīn, labi, apskatīsim no iekšpuses. Paskat, durtiņas pašas attaisās. Zin kā, uz pie podziņu pašas atverās, normāli, zin kā. Nu, lai skatāmies no iekšā. Oi, brīnišķīgs salons, nu vienkārši perfekts, paskat. Veikurs sportistiem ar panelis tieši domās, veikurs bardaķoks, visādi strumi iekšā, normāli, o, veikurs skopš, zin kā, pielīmēt, ja vajag. Paskat, panelis, ej, tas no. Veikurs polstenis, zin kā, lai laiku zin tā ar, veikurs maģis, normāls Kenwood maģītis, ieslēdzam. O! Vienīgā stacija Latvijas Rādio 2, cita neko neuztver. Labi, paskatāmies spidometru. Ej, tas tu nos 380 normāls vērpjamais. Benzīna pašlaik nav, bet to mēs jums ielēsim 5 litri, vairāk jums nevar ielēt. Kanniņa sistēma. Nu, skatāmies, visā podziņas, to visu nevajag, tur nav jāspaida. Vieni avareikas galvenais, lai var ieslēgt. Tā, redzat? Avareikas. Tā ātrumkloķis ir 8 ātrumi, viss 8. neiet, bet nu tas pohuj. Roķieni arī strādā, viss ideāli, redzat, strādā. Šitā lupatiņa jau vajag kaut ko notīrīt, beņķus, piemēram, ja kāds nejauši kaut ko piekakā. Šeit ir beņķi ar ādas, viss pilnīgi āda, viss āda. Jā, veikurs pogulītis ir, jā, veikur ir saules aizsargi, te var, piemēram, kā džeks uzpucēties, veikurs pogulītis ir. Tev šitā lampiņa nestrādā, kaut kas izsitis cokiju man ir, nu, blēd, zaļa balnāhuj. Pērvaki stulbie, nekur puķīte, ar tā īste raug, tur ieaugus ir, pohuj. Nu labi, tagad, kur kaut kāda atslēgas ir, kur ir tajā ātruma pārslēdzēja, kaut kāda daļa, jo nevajag nemaz īstenībā. Paskatīsimies uz aizmuguri. Tas te nāk kāds pa subiem iekšā, normāli subi. Tie arī, zin kā, lai rāģiņā, lai Latvijas Rādio 2 var klausīties. Nu labi, tagad ejam tālāk. Skatāmies tālāk, ejam uz aizmuguri. Normāli aizmugura, tas tu nos. Normāli zema. Kur ir glušārs. Tas tu nos, nav viņš pie zemes vispār. Skatāmies, paskatāties, Ascona 3.8. Kur arī datori man iekšā tur salikti, zin kā, normāli. Kur var atvērt pat aizmugurējo vāku. Šeit te visas apdrošināšanas viss ir. Un kurš te boss ir? Ascona boss ir, nahuj. Jā, normāli. Šitā asaka arī jau normāli veca nav pārāk. Paskatāmies uz ļitāriem. Šitie jau tie BB diski, nahuj. Normāli uz 4 skrūvēm, zin kā visiem sporta autiņiem. Skatāmies tālāk. Vēl uz otru ratu. Šitas bija tukšs, bet nu tas jau pofīgi, to jau var piekačāt. Pumpis atnāk līdzi, ja kas jau vajag piekačāt, normāli. Vai kur vinils uz kaputa, normāls arī. Viņa pat var izkustināt. Un tas vispār ir zaļa bijis. Kurš tad duris nemāk aiztaisīt lohi? Nu jā, nu, vispār autiņa kopējā cena, nu, to mēs varam vienoties, bet nu tā jau vispār 10 000 ir. Bet, nu, es domāju, vēl dārgāk es paprasītu īstenībā. Nu jā, bet, lai par cenu vienotos, mums vēl jāapskās ir uz zem aubes, kas te ir. Atkal redelīti izskatīt. Nu, tas jau to piečinīs tur. Šis brīnišķīgais motors, paska. Šitā turbīna, zin kā, lai nekratās tur viss. Tā, kur siksna arī ir zobsiksna.
bez tās vispār neko nevar izdarīt. Paskā, kur benzīnas šļauciņas, jebkādu kanniņu var ielikt. Vienalga, jebkādu ieliekat, un tam būs tik liela bāka arī. Vai kur sveces, veselas 4, jā. Vai kur vēl kaut kāds tūdiņš, vai kur akumulātors, pilnīgi jauns. Strāva turās tik labi, ka nezinu. Jā, vai kur ir indukcijas spole. Jā, nu viss te ir brīnišķīgi, varam vērt ciet. Tagad mēs dosimies uz aizmuguri. Aizmuguri var attaisīt tikai ar atslēgām speciālām, ar lūk šādām atslēdziņām, redzat, sādāk nevar vaļā dabūt. Te bišķi pačakarējam, o, ir vaļā. Kaut kas te neturās ciet, mēs paņemam koku. Koku viss turās ideāli. Paskaties, te tie subi bija, viss te čībā, nekas nav izrūsējis. Šitie paklāji, te zin kā foršāki, piemēram, kādi svētki, kaut kas tam līdzīgs noteikti, lai ir kur gulēt visiem bagāžniekā. Jā, brīnišķīgi vienkārši izskatās, kur atslēdziņas arī iekšā vēl ir palikušas. Nu, tas tā, ekstra tā, var iebīt iekšā, ārā. Nu jā, nu tā, zvaniet, mēs vienosimies par cenu. Saku 10 000 un jūsu asaka jūsējā. O, viss. Mēs pēcam aizmirst, mums taču vēl viens piedāvājums ir. Ja jūs nopērkat asaku par 10 000, mums vēl ir līdzi dāvana šī jaukā ķerra. Motors 3.8, litārs, tīrie litā, paska joba, ir salonā arī daudz vietas. Bišku jāpatīra, jāpamazgā, bet nu, normāli. Stūre arī ir, viss grozās. Vai kur viena ručka, vai kur otra, viss ir ideāli. Jā, skaistā ķerra. Nu jā, tas arī būtu viss. Zvaniet, pērciet ar labvakar.